Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Rētas liecina par uzvarām. Šodienas rakstu vieta. Un to sacīs, viņš tiem rādīja rētas savās rokās un sānos. Tad mācekļi kļuva līksmi savu kungu redzēdami. Jāņa evaņģēlijas 20. nodaļa, 20. pants. Šodienas pārdomas. Latviešiem ir teiciens rētas daļo vīrieti. Es tajā saskatu paralēles ar šodienas rakstu vietu. Kad Jēzus augšām cēlās pēc nāves pie krusta, viņa ķermenis varēja būt pilnībā atjaunots bez pagātnes ciešanu nospiedumiem. Taču Jēzum joprojām bija rētas. Tās bija gan uz muguras no pātagu sitieniem, gan uz rokām un kājām no caurdurtajām naglām. Šīs rētas nebija palikušas, lai atgādinātu par ciešanām. Tieši pretēji. Rētas kalpoja kā apliecinājums Jēzus pilnīgajai uzvarai par grēku un nāvi. Mums visiem ir rētas. Kādas ir redzamas, kādas neredzamas, dziļi sirdī. Apzinies, ka pāri nodarījums nekad nenāk no Dieva, jo Viņš ir mīlestība. Taču mēs dzīvojam grēkā kritušā pasaulē, kur notiek netaisnas lietas. Tieši tāpēc Dievs sūtīja savu dēlu, lai mūs pasargātu un izglābtu. Es aicinu tevi ieraudzīt pagātnes nospiedumus Dieva perspektīvā. Jā, tev ir rētas, bet tās liecina par uzvaru. Un ja kāda no tām vēl ir jūtīga, ieaicini Dieva dziedinošo klātbūtni, un arī tev pienāks diena, kad tu tāpat kā Jēzus mācekļi, redzot pagātnes rētas, kļūsi priecīgs. Šodienas lūkšana. Tēvs, es pieņemu, ka rētas, ko nesu, ir tikai atgādinājums par tavu neizmērojamo mīlestību un uzvaru manā dzīvē. Uzrādi man brūces, kuras es esmu liedzis tev ciedināt. Māci mani piedot un māci mani mīlēt. Paldies, ka tava klātbūtne dziedina un atjauno mani. Jēzus vārdā.